Kandavas novada pētniecības muzejā valda īsts svētku noskaņa. Šorīt šeit durvis vērs Ziemassvētku tirdziņš, kurā visas 3000 preces ir ražotas šeit pat Latvijā un tikai vienā eksemplārā. Un, lai gan lielākais apmeklētāju skaits tiek prognozēts nedēļas nogalē, ik pa brīdim vēras durvis un kāds iegrimst dāvanu meklēšanas azartā. Ar kādu mērķi tad šeit iegriezāties? Principā skatīties, ko Kandavnieku muzeja dara. Adījums, teiksim, priekš ziemas, priekš dāvanām Ziemassvētku. Kāds bērniem? Kāds tad ir pirmais vērtējums? Ir no kā izvēlēties? Protams. Gan zeķes, gan cimdi, gan skaisti. Mūsu draugu meitiņai. Jūs nācāt speciāli ar domu pēc dāvanas? Noteikti nē. Pastīties visus darbiņus. Tā. Mēs arī pagājuši gadu bijām. Un kā jums šķiet, tad jau ir ar ko salīdzināt? Katru gadu ir kaut kas jauns un kaut kas skaists, un katru reizi kaut kas cits pieķerats. Bet vai ir šeit interesantāk meklēt to dāvanu nekā, teiksim, lielveikalā? Viņam ir nenovērtējama lielāka vērtība nekā tam, kas ir veikalā. Tas arī, man liekas, ir galvenais. Jau iztālē macis priecē gan ar rotu gleznotas, gan krustdūrienā izšūtas gleznas. Netrūkst arī dažādu rotas lietu, keramikas izstrādājumu un pat kosmētikas. Bet visplašākais, protams, ādījumu klāsts. Viņi vēl ir šādi. Jā. Bet es viņu noteikti liku šādi. Jo man viss patīk nesāt atžgāru. Arī šādi. Brīvā improvizācija? Jā. Bet citi šeit iegriežušies nevien, lai nolūkotu kādu dāvanu, bet arī, lai noskatītu kādu nezināmu rakstu. Es skatos, ka jūs visu laiku fotografējat, vai? Es mammai rādīt, par cik mamma nevar atbraukt, viņa laukam, un šeit ir grūti uznākt viņai, un tad es ielikšu datorā, un tad viņai parādīšu, jo viņa arī āda zeķis. Tagad zeķis cimdus ļoti liela rokdarbniece ir. Mārīte stāsta, ka arī pati ir rokdarbniece, un šeit atrodamas arī dažas viņas adītās šālas. Adīšana gan vairāk esot kā vaļasprieks, jo pircēju rocība ārpus galvaspilsētas ir visai niecīga, un grūtības sagādājot arī rast dzīvu modernās un dzīves priecīgās krāsās. Jā, teiksim, to parasto vēl arī ir, ja konkrēts krāsas ir grūti. Un par cik man nav tādas parastā vilna, tad man ir vēl grūtāk. Tad Kandavā vispār ir diezgan pagrūti krāsas ziņā. Tad ir jābrauc kaut kur tālāk. Ziemassvētku dāvanu tirdziņš Kandavā notiek jau otro reizi, un pasākuma organizators stāsta, ka uz šo soli sadūšojušies, jo pagājušajā gadā tirgošanās gājusi no rokas. Kad pagājušajā gadā beidzās šis dāvanu tirgus, vai bija daudz ko novākt? Mēs aptuveni pusi pārdevām. Jā, mums bija aptuveni 2500 darbi, mēs vairāk kā 1000 pārdevām. Un arī paši viņi bija pārsteigti par to, kas ir nopirkts un cik daudz ir nopirkts. Jā, un palīdzēja arī tie. Tā kā pusi aptuveni. Un kas ir šogad? Tieši par darbiem jauns nāc klāt vai vispār? Jauns mums ir zīds un aptuveni ir 7 līdz 800 darbu vairāk. Zīds ir jauns, koka rotaļlietas, vairāk rotas, ādas izstrādājumi dažādi. Ja. Kāds tad šis sākums šajā gadā ir bijis? Es domāju, ka šis noteikti labs, ja, jo vēl neesam lāgā apsēdušās. Ja, visu laiku cilvēki interesē, piedāvājās, jo tikko labi atslēdzām 10. muzeja durvis, tā jau cilvēki bija atbraukuši un iepirkās. Ja, un apjūsmoja, un nav tā, ka tikai izskrien cauri, ļoti rūpīgi izvērtē, apskatās autorus, tehniku. Ja. Acīm redzot, zinātāji brauc. Ziemassvētku dāvanu tirdziņš Kandavas novada muzejā darbosies līdz 28. decembrim, izņemot 24. un 25. decembri. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.